Kurmājas prospekta gals. Kurmāja jau izsenis no 19. gadsimta beigām bija tāda bagāta, turīga ļaužu pastaiga vieta. Šeit pievakarēs, sevišķi vasaras pievakarēs, iznāca ielās pašapmierināti un paēduši cilvēki. Un viņiem bija svarīgi parādīt citiem, saviem kaimiņiem, draugiem, paziņām, vienkāršiem liepājniekiem, kas ceļā sastapti, piemēram, jaunu, pat iegādātu ziloņkaula cigarešu muņštuku vai jaunu dāmu lietus sargu vai saules sargu, jaunu štāti, cepuri, piekariņus, kurpes. Šeit bija ļoti iecienīta vieta satiekoties randiņos. Ģimnāzisti, beiguši mācības Nikolai ģimnāzijā, satikās ar meiteņu komerces skolas skaistajām meitenēm. Tagadējā vidusskola, pārsvarā tur mācījās poļu, skaistās polietes, ģimnāzists. Arī tām bija piekrišana pie Nikolai zēnu ģimnāzijas puikām. Bet Kurmājas prospekta gals saistās arī ar celtniecības turpinājumu, un tā 1912. Gada beigās tika iezīmēts būvlaukums Kurmājas prospekta labajā pusē, apmēram tajā vietā, kur tagad ir divas Staļina laika mājas, vēl pieplusojot pusi no patreizējā stāvlaukuma teritorijas. Iesākās 13. gada sākumā, iesākās celtniecības darbi Aleksandra III piemiņas baznīcai, pareizticīgo baznīcai. Tā bija iecerēta liela, milzīga celtne, augsta, ar īpatnēju arhitektūru, ar atsevišķi komponētu torni, zvanu torni, ar droši vien domātiem arī zeltītiem kupoliem. Atbrauca no gandrīz visas Krievijas apmēram 300 vai 400 strādnieki, namdari, dažādi citi amatnieki, un sākās šīs celtniecības darbi. Tie ritēja uz priekšu ļoti strauji, un 1913. gada oktobra beigās, sezonā jau bija padarīts daudz, ēku iekonservēja. Bet visi gaisā jau juta Pirmās pasaules kara draudīgās vēsmas. 1914. gada pavasarī celtniecība neatsākās, un 14. gada augustā jau nodārdēja Pirmā pasaules kara lielgabalu dārdieni, tā skaitā tika apšaudīta arī Liepāja. Visi bankās esošie saziedotie un valsts piešķirtie līdzekļi tika iesaldēti, celtniecība vairs neturpinājās, tikai baznīcas jaunceltnes rēks vēl ilgi kalpoja no jūras nākošajiem kuģiem par orientieru, jo tas jau bija pietiekami augsts uzcelts un galvenais tornis jau sākts apjumt ar kupola stalažām. Visu Latvijas Republikas pirmo laiku jaunceltne turpināja brukt. Daļu jaunceltnes demontēja jau 20. gadu beigās, daļu demontēto materiālu, akmens bloki, ķieģeļi, vēl arī kādu stalāžas fragmenti tika izmantoti Jaunliepājas Lutera baznīcas celtniecībā, un baznīcas mūžs beidzās bēdīgi 1956. gadā. To saspridzināja un nolīdzināja. Vairs nekas neliecina par baznīcas klātbūtni Liepājas panorāmā.